Vai ir redzams labi? Jā, viss ir perfekti. Kārtībā. Jā, es domāju, ka tiešām šī konference, manuprāt, izvērtīsies ļoti vērtīgi, jo jau pirmie runātāji jau arī manai prezentācijai ir iedevuši tādu startu, un es arī ļoti daudz ko pierakstīju arī no iepriekšējā lektora, jo tiešām ļoti daudzas lietas ir tādas, ko mēs ikdienā varbūt neiedomājamies, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast šī komunikācijas problēmas un to uzlabošanas iespējas. Līdz ar to arī mana prezentācija jau būs tāda šaurāka, bet balstoties uz iepriekšējām prezentācijām, tas būs iespējams izdarīt, to būs iespējams izdarīt daudz vieglāk. Un tātad tēma ir sterilizācijas nodaļas un operācijas nodaļas personāla komunikācijas uzlabošanas iespējas. Un kā jau man pieteicis, tiešām daudzus gadus, bet es varu arī atklāt teikt, 25 gadi ir pagājuši Liepājas reģionālajā slimnīcā, kurā es esmu strādājis gan kā pediatrs un bērnu infektologs, bet tomēr kā pamatdarbs man ir bijis agrāk epidemioloģiskais dienests, bet tagad infekciju uzraudzības nodeļa nosaukumā. Un šajā prezentācijā es pilnīgi noteikti gribētu teikt, ka mums bija komandas darbs, un esmu ļoti pateicīga sterilizācijas nodaļas vadītāja Ivetē Meikšānai un operāciju nodaļas vadītāja Agnesei Rozenbergai Račai par to, ka viņas arī mēģināja apkopot to informāciju, ko ne tikai viņas pašas, bet arī viņa nodaļas darbinieki snieguši, lai saprastu, kādas ir problēmas komunikācijā un kā mēs tiešām varam mēģināt kaut ko darīt, lai šī komunikācija būtu labāka un būtu mums palīgs darbā tiešām gan ar pacientu, gan arī savstarpējā saskarsmē. Un tad runājot par komunikāciju, atkal mazliet atkārtošu, bet es centīšos to darīt īsi. Tad komunikācija ir daļa no darba organizēšanas, un jo mēs labāk komunicējam, jo mums tas darbs noteikti ies raitāk, noteikti būs labāka kvalitāte un būs mazāk arī stresa. Un ļoti svarīgi šo informāciju iegūt gan no vadītājiem, vienalga, vai tas ir iestādes vadītājs, vai tas ir nodaļas vadītājs, tiešais darba vadītājs, arī no darba veicējiem informācija, kas notiek, ko mēs vadītājs nezinām, bet darba veicējs zina, un viņam arī šī informācija jāsniedz. Arī no ierīču piegādātājiem, kas vairāk domājot tieši par sterilizācijas nodeļu, un noteikti no atbalsta personāla. Man ļoti patika iepriekšējā lektora doma, ka nav jau svarīgāk vai mazāk svarīgu darbinieku mūsu iestādē kopumā. Katrs ir atbildīgs savā darbā, un viņš ir tiešām svarīgs. Par informācijas iegūšanu runājot, svarīgi, kā mēs šo informāciju pasniedzam un kā mēs šo informāciju saņēmējs tiešām izprot. Un arī šis, kas jau bija iztirzāts, es arī nepakavējušos tā daudz, bet tas arī manā uztverē ir ļoti nozīmīgi. Jo, ja man liekas, ka es zinu, un es ļoti īsi pasaku, tad vienam tas, kas jau pārzina šo tēmu, viņš, protams, uztver man informāciju ātrāk, bet kāds uztver lēnāk, varbūt viņš īsti nesaprot, un ja viņš vēl kautrējas un nepajautā, nepārjautā, tad mums šī informācijas iegūšana ir problemātiska. Noteikti svarīgi ir šo informāciju pēc iespējas precīzāk gan saņemt, tad pirmais ir šis sniedzējs, gan arī šo informāciju nodot tālāk, jo nevienmēr ir tā, ka šo informāciju saņem tas, kurš darīs tiešo darbu, bet viņš varbūt ir kā komandas loceklis, un tad viņam nebūs tiešā informācijas saņemšana, bet būs jau pastarpināta. Bet šī precīzās informācijas tālākā nodošana ir ļoti svarīga jebkuram darba veicējam, jebkurā no procesa ķēdēm. Informācijas skaidrojums. Arī par šo jautājumu es domāju, un tāpēc arī šajā manā slaidā ir kā jautājums, vai un kad tas ir nepieciešams. Jo ir ļoti dažādi darbinieki, un es arī esmu analizējusi arī savu varbūt šo informācijas sniegšanu. Vienam tas ir vajadzīgs tiešām precīzi, īsi, viņš saprot. Vienam vajag, lai viņu mazliet uzmundrina, lai mazliet varbūt arī šo informāciju sniedzot izskaidro. Šī uzmundrināšana nekā nav informācijas sniegšana, tas ir kā blakus, kā palīgs. Un tad šī informācija viņam tā kā labāk nogūsnēs. Viņš informāciju labāk saprot un tālāk var labāk arī veidot jau savu to attiecīgo darbu posmu. Noteikti jau pieminēta atgriezniskā saite. Ja mēs nezinām, kas ir saprasts, ja mēs nezinām, vai šajā informācijas tālākā nodošanā vai arī jau izpildē, jau darba procesā nav kāda problēma, mēs nevaram zināt, vai mums nav kaut kas jāuzlabo. Un kā vienmēr no kvalitātes vadības tādiem
kā es vienmēr saku, tas aplis, ja, kas sākās ar to, ka mēs kaut ko redzam, tad mēs veidojam, tad mēs pārbaudam, tad mēs saņemam atpakaļ atgrieznisko saiti, un mēs atkal skatāmies, vai jāpaveido kaut kas, vai jāpalabo, vai mēs varam turpināt darīt to, kas mums jau ir un ko mēs uzskatām par gana labu esam. Kā jau minēju, tātad piedalījās šajā mūsu komunikācijas jautājumu izvērtēšanā sterilizācijas nodaļa un operāciju nodaļa, bet, protams, ka jebkura ārstniecības struktūra ir svarīga, un es domāju, ka mēs varētu sarakstīt ļoti daudz ko gan prezentācijās, gan arī kaut kādās kopējās apspriedēs, kas kuram sāp un kas viņam liekas komunikācijā uzlabojams. Bet nu tātad ķeramies klāt pie šīm divām nodaļām, kuras mēs tā kā analizējām. Tātad par komunikāciju runājot, pirmkārt jau mums jāsaprot, kāda ir nodaļas struktūra. Un ja operācija nodaļā tā tiešām ir daudzveidīga, tur ir gan nodaļas vadītājs, ārsti. Pie tam ārsti arī nav viens ārsts vai vienas specialitātes, bet tur ir ārsti ķirurgi, ārsti traumatologi, ārsti ginekologi, ārsti urologi, tur ir ārsti anesteziologi, māsas arī operācija māsas, anestēzijas māsas, arī māsu palīgi un sanitāri, diezgan daudzveidīgi. Personāla atšķirības salīdzinot ar sterilizācijas nodaļu, kurā ir nodaļas vadītāji un tehniskie darbinieki, ja, nu, ar medicīnisko izglītību vai bez, bet viņi tomēr ir viendabīgāki gan savā darbā, gan arī, nu, tomēr šī struktūra neatšķirās tik krasi. Protams, arī informācijas nodošana ir sarežģīta tāpēc, ka ne tikai šī personāla struktūra ir dažāda, bet arī darba ritms vai darba dienas maiņās, tas ir dežūras vai tas ir darba diena tikai. Tas arī ir sarežģīti vai atvieglo šo informācijas nodošanu. Tas ir tikai dienas laikā, tad varētu būt jau vieglāk, bet ja ir vēl dežūra, ka mēs īsti neatceramies, vai mēs šo cilvēku informējam vai neinformējam, tad arī varētu būt tādi robi informācijas nodošanā. Darbs dažādās operācijas zālēs. Un, kā esmu pamanījusi, ja tās ir saspringtas dienas un operācijas ir pietiekami nopietnas, ja, tad, protams, ka tās darbinieks, kas ir komandā, jā, viņš vairāk vērš savu uzmanību uz to, kas viņam tajā brīdī jādara un kas tiešām ir būtisks pacienta veselības glābšanā un tajā visā procesā. Bet tad, ja šī informācija tiek nodota varbūt tajā laikā, kad viņš ir tāds atvērtāks, vai viņš pabeidz darbu, vai varbūt vēl nav sācis darīt, protams, ka tad šī informācija ir kvalitatīvāka. Daudz vieglāk nodot informāciju sterilizācijas nodaļā, kuru gan darbinieki ir, nu, nav tik daudzveidīgs personāla sastāvs, visi apmēram arī tos procesus labāk pārzina. Un arī tas, ka ir dienas darbs, vismaz mūsu iestādē, tas ir dienas darbs, un ja arī ir ātrāk sāk un mazliet ātrāk beidz, tad ir kaut kur tās stundas pārklājas, un vieglāk visus, kā es saku, savākt kopā, lai dot visiem šo informāciju. Daži skaidrojumi par mūsu slimnīcas sterilizācijas un operācijas nodaļas sadarbību tādā tīri tehniskā izpildījumā. Sterilizācijas nodaļā mums veic instrumentu apstrādi no priekšapstrādes līdz sterilizācijai, bet šos instrumentus neuzglabā. Tos saņem tālāk jau apstrādātus, sterilizētus, saņem operāciju nodaļa, un šo ceļu savieno 2 lifti. Un par to mēs tiešām esam arī priecīgi, ka mums ir tāda iespēja, tad saņem netīrais tā saucamais lifts no operācijas nodaļas dekontaminācijas telpas, tiek nogādāts sterilizācijas nodaļas netīrajā zonā, un savukārt tad, kad jau izgājis komplekts vai instrumenti šo sterilizācijas un visu iepriekšējo procesu, tad tiek nogādāts tīrajā telpā un ar tīro liftu nogādāts operācijas nodaļas tīrajā zonā. Bet operācijas nodaļā ir arī iespēja mazgāt, žāvēt un instrumentus iepakot un pēc tam sūtīt uz sterilizāciju. Tas tā, lai mazliet varbūt redzētu tos nākošos tālākos komunikācijas problēmu jautājumus, ko mēs risinājām. Par komunikācijas vispār problēmām runājot, jā, man arī patika iepriekšējais runātājs teica, jā, ja viens saskata problēmu, otrs nesaskata, jā, tad arī kādas problēmas vai sterilizācijas nodaļa un operācijas nodaļa šo problēmu saskata, kas ir radusies, varbūt vienai liekas problēma, otrai nodaļā liekas, tur nekas nav ko vispār par to cepties, kā mēs sakam. Vai ir vienāds risinājumu redzējums? Vai mēs redzam, ir problēma, jā, bet mēs redzam arī, visu kopā mēs esam izrunājuši, kā mēs to varētu novērst un kā mēs varētu sazināties, lai nākošajā reizē nebūtu šī problēma. Un tagad jau pavisam tādi īsi, bet praktiski piemēri būs, ko tiešām man deva šīs abas nodaļu vadītājas. Piemērs, sterilizācijas nodaļa saņēmus no operāciju nodaļas apstrādē komplektu, kurā trūkst viens instruments. Bet sterilizācijas nodaļa nav saņēmusi informāciju, vai šis trūkstošais instruments ir bojāts un viņš ir nolikts malā, vai viņš ir
bojāts, bet viņš nolikts remontam vai jau nodots remontam, vai tas tiek mazgāts operāciju nodaļā, vai vienkārši kļūdas dēļ nav ielikts komplektā. Un tad sākās šī laika kavēšana, kā es teiktu, ja, jo tālāk sterilizācija ir atbildīga, viņi saprot, ka sterilizācijas nodaļa darbinieks saprot, ka jāiegūst informācija, jāsaprot, kas ar to instrumentu, un tad ir vai šī zvanīšana, tad par piezvanīt vienam, bet tas nezina šo informāciju, varbūt piezvanīt citam. Arī rodas savstarpēji gan stress, gan kādreiz arī tiešām tādas neveiklākas vārdu pārmaiņas. Un šī saziņa, telefons, stress, tas, protams, darbu nekādā gadījumā neuzlabo. Un bieži vien arī bojā mūsu savstarpējās attiecības, jo, kā es saku, arī kāds rūgtāks vārds izskan steigā, stresā, un tas nav nepieciešams. Mēs runājam, bet kā tad mēs varam to atrisināt? Man jāsaka pavisam vienkārši. Vienkārši sterilizācijas nodaļa saņem informāciju no operācijas nodaļas personāla par šo problēmu. Ir šis instruments, man liekas, protams, vienmēr saku, būs kaut kāda reize, kad nejauši kaut kas nav pamanīts. Tā būs kāda reize. Bet tad, ja šis jau ir zināms iemesls, tad šīs abas nodaļas šīm abām nodaļām jābūt informētām. Un labi būtu arī, ka tomēr vadītāji būtu informēti, jo varbūt pasakot vadītājiem un tālāk skrienot jau uz nākošo operāciju, operācijas nodaļas personālam nav jādomā vairāk, vai viņš paspēs pateikt, vai viņš sazvanīs. To var darīt arī nodaļu vadītāji. Es domāju, ka mūsu slimnīcas abas nodaļu vadītājas sadarbojas ļoti labi, un ja viņas abas divas ir atzina šo par tādu kā iespēju, tas tiešām ļoti labi. Protams, pēc tam vadītāji atkal savstarpēji informē gan viens otru, gan arī attiecīgi nodaļas darbinieku. Un es domāju, ka tas ir tikai īstenībā viens teikums, viena laba komunikācija, lai nebūtu šo iepriekš minēto stresu. Nākošais gadījums. Atkārtot vairāk operācijas nodaļas darbinieki telefoniski zvana uz sterilizācijas nodaļu un jautā par vienu un to pašu sterilizējumu komplektu, kad saņems. Ir nepieciešams ļoti, kad tas būs. Un atkal šī telefona zvana, vienam viņš piezvana, viņam liekas, tā ir tikai pusminūte, bet sterilizācijas nodaļas darbinieks pēc tam informē, sniedz šo informāciju, tas viņam ir laiks, viņš tiek atrauc arī no sava darba. Un tātad gan šis stress, gan arī tā kaut kāda neuzmanība atbildot gan uz telefonu zvanu, gan veicot, jau domājot par to, kas viņam jādara savā darbā, kļūdu iespēja ir. Un tādā gadījumā gan informācija var būt kļūdaina, gan arī pats tas darba process sterilizējot, gatavojot instrumentu sterilizācija, var tik būt traucēts. Kāds risinājums? Un atkal viens teikums. Operācijas nodaļas darbinieki uzlabo saziņu savā starpā. Piezvanīja, pateica, uzzināja, jāgaida. Un tad, ja šis process ir tāds īsāks, tad abas puses varēs vienkārši strādāt, netraucējot, bet zinot, ka risinājums būs. Protams, mēs gaidām to laiku, kad mūsu vienotā instrumentu uzskaitas sistēma būs ieviesta, un tad arī operācija bloks, kurā gadījumā varēs redzēt, kur tad ir instruments un kur tad ir komplekts, un tad nebūs varbūt vispār šīs nepieciešamās saziņas. Būs jau redzams. Bet, kamēr tas nav, tad tiešām ir ļoti viegli, ja mēs padomājam, ka tas tiešām ir izdarāms viegli. Nākošais. Ir bijusi situācija, ka ir bijis nepieciešams ļoti ātri nosterilizēt komplektu, bet operācijas plāni mainījušies. Vienalga, vai tas pacientam ir kaut kas cits jāizmeklē, vai viņam ir savādāk, varbūt stāvoklis, viņa veselības stāvoklis. Taču par šīm izmaiņām nav paziņot sterilizācijas nodaļai. Un atkal sterilizācijas nodaļa atbildīga būdama, nezinot šīs izmaiņas, ka var kaut ko atlikt, viņi veic sterilizāciju arī ar nepilnu autoklāvu ielām. Līdz ar to tie instrumenti, kas tūlīt būtu gatavi ievietot autoklāvā, tie būs nākošajā ielādē, un tātad aizkavēsies tas, kas varētu būt vienā ielādē un vienā procesā risinājums. Un kāds risinājums, un atkal man deva atbildi abu nodaļu vadītājs, vienkārši operācijas nodaļas personālam jāsniedz tūlītē informācija, ka nevajag tik steidzami, dariet savu darbu, jā, viss kārtībā. Protams, ja atkal iesaistītu vadītāju, jā, bet varbūt arī visos gadījumos vadītājs arī nav jāiesaist, bet tikai paziņojot, ka tas mazliet savādāk situācija un jāatliek šī steidzamība. Es domāju, ka tad būs tikai korekta un laba komunikācija, par ko būs pateicīga gan sterilizācijas nodaļa, gan arī operācija nodaļa saņems ātrāk instrumentus, kas paredzēti jau to, ko vēl domāju, ka nevarēs sagatavot autoklavēšanai.
Vēl viens. Instrumenti uzkrāti operāciju nodaļā, šie netīrie instrumenti, kas jāapstrādā, un pamazām tā kā to netīro liftu darba dienas jau uz beigām, lieku un pilnu, un tas lifts tiešām ir pilns, un tad viņš darba dienas beigās tiek nosūtīts uz sterilizācijas nodaļu. Un taču daudzo instrumentu apstrāde noteikti iekavēsies, jo darbinieks nav sagaidījis to, kas viņam jāapstrādā. Viņš ir darījis to, kas ir tajā brīdī ir uz vietas, un vai nu apstrāde kavējas, vai arī darbiniekam jāstrādā virsstundas. Un kāds risinājums? Pavisam vienkārši mēs sarunājām, ka to darīs operāciju nodaļas darbinieki. Viņi nosūtīs pakāpeniski. Pirmkārt, sterilizācijas nodaļa var plānot, kad viņi veic viena vai otra instrumenta apstrādi, kā viņi to saliek mazgāšanā, pēc tam tālāk pakošana, pēc tam tālāk sterilizācija. Tā noteikti būs gan ātrāka, gan arī instrumentiem noteikti saudzējošāk. Viņi nebūs ilgi stāvējuši neapstrādāti, kā mēs zinām, tas vienmēr ir labākais risinājums. Un sterilizācijas nodaļai saulaicīgi saņemot šos instrumentus, viņi daudz ātrāk arī pabeigs šo instrumentu apstrādi un ātrāk arī nākošajā dienā jau varēs saņemt šo komplektu vai instrumentus operāciju nodaļu. Un kas tad šajos visos gadījumos noticis? Tad kopsavilkumu, ka katrs jau vēlējās to labāk. Viņš vēlējās, lai būtu informācija tūlīt un tagad, lai darbs būtu izdarīts tūlīt un tagad. Un patiesībā tas ir ļoti labi. Bet vairāk tiek domāts, ka tad individuāli sava darba veikšana, vai arī darba grupas, operācijas komandas darba veikšana, bet nedomājot arī par citas nodaļas darba veikšanu, ka tas varētu būt traucējoši, vai šie telefona zvani, vai kaut kādas nepareizas, kļūdainas informācijas sniegšana, vai informācijas nesniegšana, kas noteikti šo darbu traucēs citai nodaļai. Un vaicājot arī tikai sev interesējošos jautājumus, noteikti tiek traucēts citas nodaļas personāls, kas atkal var radīt kaut kādus nevajadzīgus stresus, kļūdas darbā, arī liekie laika zudumi, kas varbūt atkal ietekmē to nākošo darbu procesu. Un ko tad mēs domājam risināt? Un te man atkal patika iepriekšējā runātāja atbild uz jautājumu. Viskaidrākais, ja mēs tiešām ļoti īsi uzrakstam algoritmu. Kas, kā jādara, kam jānodot informācija, ļoti īsi, un tad šī informācija būs precīza, un algoritms būs tiešām tāds, kas ir saprotams gan vienai pusē, gan otrai, noteikti process uzlabosies. Komunikācija noteikti necietīs no tā, tā būs tiešām tāda, es domāju, empātiskāka un labāka. Un vēl mēs arī runājām, ka noteikti vajadzētu zināšanu papildināšanu tīri tādā praktiskā nozīmē. Tā varētu būt darbinieku no vienas nodaļas ekskursija uz otru nodaļu. Un es domāju, ka daudz, kas strādā operāciju nodaļā, īsti nav redzējuši, ko dara un kā dara sterilizācijas nodaļa. Un sterilizācijas jaunie darbinieki pilnīgi noteikti arī nav redzējuši, kāda ir tā darba, kāds tas darba ritms ir operāciju nodaļā. Šīs savstarpējās ekskursijas, kad mēs viens otru labāk saprotam, tās tiešām palīdzēs uzlabot gan komunikāciju, gan arī pašu to darbu procesu. Un, protams, atkal šīs biezākās darbinieku tikšanās, lai pārunātu jautājumus, lai pārunātu problēmas, apsēstos pie tā viena galda, ja, un redzētu, un varbūt arī izdiskutētu. Un tad vienotos kaut kādu kompromisu panākot, pilnīgi noteikti var vienoties. Tas man būtu ļoti īsi. Es domāju, ka šīs puzles, kas ir manas prezentācijas sānos, ka noteikti viņš ir saliekams, kādreiz grūtāk, kādreiz netik grūti, jā, bet pilnīgi noteikti to mēs varam mēģināt attīstīt. Un es domāju, ka tad arī redzot to pirmo veiksmi, otro veiksmi, ka tas noteikti palīdzēs atkal to komunikāciju vēl vairāk pilnveidot un uzlabot. Paldies jums par uzmanību, un ja ir jautājumi, protams, var atbildēt. Es gan centos ļoti īsi un šoreiz nenokavēju un nepārtērēju laiku. Tas man paldies viss. Liels